Šīs satikšanās nekad nav par kaut ko jaunu. Tās vienmēr ir par to pašu. Par to, kas nemainīgi ir. Šīs satikšanās neparedz to, ka mēs dosimies kaut kur, nonāksim kādā stāvoklī, kurš ir kaut kur citur, kādas prakses vingrinājumu rezultātā. Mēs esam šeit, lai gluži vienkārši atklātu, atskārstu savu visdziļāko esību. Un būt ar to nedalīti. Jo mūsu kulturālā tendence ir tāda, ka mēs šo esības telpu piekrāmējam ar ļoti daudzām lietām un konceptiem un pārliecībām. Tā, ka mums beigās ir grūti būt. Tas ir tik bieži dzirdēts, kad kāds saka, zini, man ir par daudz. Jā. Es nevaru izturēt. Un šī es nevaru izturēt sajūta ir vienkārši rezultāts tam, ka mūsu uzmanība nepārtraukti vai lielākoties darbojas ar objektiem un konceptiem un pārliecībām. Un līdz ar to šādi darbojamās tā pilnībā aizmirst savu patieso esību un izveidot tā vietā tēlu par sevīm. Es, šī persona. Šis cilvēks, kurš ir pakļauts tik daudzām dažādām dzīves pletnēm. Lielākoties tiemžēl pletnēm. Bet šeit mūsu vienkāršais uzdevums ir ieraudzīt to, ka šis tēls, šis filmas varonis ir vēl viens koncepts, vēl viena doma, kas rodas, pastāv un mainās, esot šajā tīrās esības telpā.
Ieraugi šo tēlu. Šo, ko tu sauc par es. Un redzi, ka tas ir novērojams. Un no kā tas sastāv? Pamatā no ieraduma. Šī pārliecība, es esmu šis tēls, ir atkārtota tūkstošiem, simtiem tūkstošu reižu. Un ar šo atkārtojumu tā ir nostiprināta tīrā esībā, kā šķietams fakts. Bet tādā reizē kā šī, mēs varam ar savu tiešo pieredzi skaidri ieraudzīt, ka šis tēls, es, Reinis, tu, Dace, ka visi šie tēli, mūsu tēli, mums katram sevī ir novērojami. Līdzīgi, kā ir novērojams galvenais varonis uz kino ekrāna, filmā, drāmā. Un visas filmas ir par grūtībām. Par grūtībām, kurām iet cauri galvenais varonis. Par cerībām, ka kādreiz viss varētu būt labi. Un visbiežāk labas drāmas nes sevī zinām neparedzamību. Un tas ir mūsu uzdevums. Šis vienkāršais uzdevums pārstāt būt ekskluzīvi iemiesotam šajā galvenajā varonī. Un kā pirmo soli sauksim, kļūt par vienkārši kino baudītāju. Jo tad, kad mēs saprotam, ka galvenais varonis ir tikai varonis filmā, mēs varam sākt patiešām izbaudīt. Tieši tāpat arī dzīvē. Ja mēs varam sākt redzēt savu paštēlu, šo, ko mēs tik ilgi esam saukuši par es, ja mēs to varam sākt redzēt kā tēvu, kurš iet cauri savam likteņa scenārijam, mēs daudz vairāk izbaudām visas pieredzes, kas caur šo galveno varoni
mums tiek piedāvātas. Kā jau es minēju, mēs esam simtiem tūkstošu reižu atkārtojuši sevī pārliecību, es esmu šis tēls. Tāpēc mums nav jābrīnās, ka no šī tēla nav tik ļoti vienkārši izkāpt. Bet es jums gribu parādīt dažus veidus, kā tas ir iespējams. Un viens ir jautājums. Jebkurā dzīves situācijā tu vari uzdot sev šo jautājumu. Kas šo zina? Kas šo redz, vēl mēs varam vaicāt. Jo pat šoreiz, pat šajā brīdī, kad mēs esam šeit, tajā, ko mēs saucam par meditāciju, mēs varam novērot pat šobrīd meditāciju. Vai tīra apziņa, tīra esība, vai tīra esība meditē? Tīra apziņa vienkārši ir līdzīgi kā telpa. Tā vienkārši ir. Un meditācija ir mūsu mēģinājums pārbīdīt šo fokusu no savas personas uz tīru apziņu. Mēs sākam meditāciju kā persona, un mēs beidzam to kā tīra esība, tīra apziņa. Kā Ramana Mahārši sacīja, tas, kurš uzsāk sevis meklēšanu, nebūs tas, kurš pabeigs sevis meklēšanu, bet tiks aprasts sevis meklēšanas gaitā, izšķīdināts sevis meklēšanas gaitā. Iedomājies, tu ej pa ielu, un tev vienkārši maļās caur galvu viss šis tik pazīstamais sviests, kur ir domas par partneri, kaut kas tur ir, bet kaut kas nav, un bērniem arī forši bērni, bet gribētos, lai tur ir kaut kas labāk, ja?
kas neizdarīts, varētu kā vajadzētu vairāk laika un tā. Un tad šis jautājums. Kas šo zina? Kas šo redz? Tam vajadzētu sekundes, simtdaļā. Izcelt mūsu laukā no visas šīs zupas, ikdienas zupas. Kas šo zina? Kas ir tas, kuram viss līd cauri, visas šīs skaņas un jūtas, visa šī pieredzes upe? Zini, ka šī tīrā esība, tīrā apziņa sāc to kā grib. Ka tā esi tu savā patiesajā dabā. Cits veids, kā izkāpt laukā no šīs sajūtas, es esmu persona. Ir šī dziļā jā sacīšana. Pēc ka persona nekad nesaka šādu pilnīgu un beznosacījumu jā. Persona saka jā tikai tad, kad ir izdevīgi sacīt jā. Bet lielākoties persona, šis mūsu tēls, tas saka nē. Un tas saka nē smalkos veidos. Nē sacīšana var izpausties arī kaut vai kā steiga. Steiga nozīmē, nē, es nevaru tā vienkārši būt šajā brīdī. Es gribu citu labāku brīdi. Es gribu citu labāku pieredzi. Nē sacīšana var izpausties kā cinisms.
elpas no iedziļināšanās, pozas ieņemšana, saistīšana, sevis saistīšana ar kādu stipru pārliecību ir tipiska nesacīšana. Kad tu aizver durvis visām citām iespējamībām un pieķeries tikai vienai pareizai. Nesacīšana var izpausties kā cerība, ka tavu dzīvi nāks kāds liels un krāšņs atrisinājums. Un tavu dzīvi pēkšņi kļūs mircoša un baudpilna. Šie ir visi tādi prāta, personas prāta triki, kā pateikt nē tam, kas ir. Viena no ierastākajām nesacīšanām ir vienkārši vajadzība savu uzmanību turēt nepārtraukti nodarbināt ar bildītēm un attēliem un tekstiem telefonā. Tas ir kā sacīt, nē, ar šo vienkāršo būšanu nav pietiekami. Bet tiklīdz mēs šo apzināmies un pasakām šo totālo, visu iekļaujošo jā, mēs esam ārā. Mēs esam ārā no šī purva. Un katrs to var izmēģināt. Tagad. Visas šīs lietas ir verificējamas, pārbaudāmas tagad. Mēs varam tagad visam, kas ir, pateikt šo jā. Un pieredzēt, kā mūsu apziņa kļūst plaša, tik plaša, ka tai nav malu un beigu. Jo nē, mūs vienmēr sašaurina.
Nē, mūs padara mazus. Šis dziļais jā, tas ir sinonīms mīlestībai. Jā, šim brīdim. Jā, tam, kā jūtās mans ķermenis. Jā, tam, kā izvēršās šis mūsu kopā būšanas vakars. Un jā, tam vienkārši kāda ir mana dzīve. Jā, visam, kas ir tajā noticis. Un notiks. Jā, tam, kādā laikā mēs dzīvojam. Jā, tam, kādi ir mūsu vecāki un bērni un partneri, esošie un bijušie. Un es gribu pateikt ļoti svarīgu lietu. Šī plašā jā sacīšana, tā nebūtu nenozīmē, ka mēs savā ikdienas dzīvē esam pasīvi. Un tādi kā muļķīši. Bet jebkuras pārmaiņas, jebkas, ko mēs inicijējam un darām, jebkuras prasības, ko mēs uzstādām citiem, ja tās nāk no šī jā stāvokļa, tas ir neticami auglīgi. Šis jāstāvoklis, neticami, veselīgs un inspirējošs, iedvesmojošs.
šādi mēs varam tikai tad, ja mēs esam izkāpuši laukā no šī sava tēva. Tāpēc, ka tēvs, tas vienmēr gribēs kaut ko dīvot. Un vienmēr būs kāds bet, ko pateikt. Un es vienmēr cerēšu uz kaut ko labāku. Jā, šī meditācija bija laba, bet toreiz, kad es biju Indijā, tur vienā ašramā un tā es tur sēdēju. Tās bija. Jā. Nu, tā bija super meditācija. Tā vienkārši. Šeit Latvijā, bija diezgan labi. Un vēl viens veids, kā mēs varam izkāpt no sava tēva, jebkurā mirklī, ir Ramana Maharshi jautājums. Kas es esmu? Un šis jautājums paredz raudzīties, vai kaut kur tajā, ko es varu novērot, kaut kur manā ķermenī, manā pieredzē, ir atrodama tāda vienība, kā es. Ja mēs sākam meklēt, mēs redzam, ka viss, ko mēs varam pieredzēt, iekšpieredzes lauka būtībā ir vai uztvērumi caur maņām, vai izjūtas ķermenī, vai domas prātā. Bet es, kā stabila vienība, nekur nav atrodams. Mēs varam skenēt savu pieredzes lauku visos virzienos. Un šis es, tas netiks atrast. Viss, ko jūs atradīsiet, būs jūtas, domas, uztvērumi, dažādi smalkuma izjūtas, noskaņojumi. Bet ne es. Tāpēc, ka es nav iekškadra. Patiesā nozīme vārdam es ir tīra apziņa. Tas, kas ir neatkarīgi no nekā. Ieraugu un sajūti, ka mana patiesā daba
ir bez formas, bez satura. Bez krāsas. Tā nekad nav sākusies, un tā nevar beigties. Viss, kas notiek, notiek tajā, iekšā tās, bet notikumi nespēja to ietekmēt. Vai izgrūstīt, vai ievainot. Vai aptraipīt. Noslēdzot šo mūsu tikšanos un vispār šo mūsu tikšanās sēriju, es gribu, man tikko uznāca vienkārši tik ļoti tāda spilgta iedvesma nolasīt jums dažus citātus no Ramana Mahāršī, ko es esmu gadu gaitā iztulkojis. Neviens nespēja pārvarēt prātu caur konfrontāciju. Tā vietā ignorē prātu un apzinies, cik neīsts un nepatiesis tas ir. Zini, ka tīra apzināšanās ir tavs stingrais pamats un stāvi dziļi iesakņots tajā. Tad kustības prātā pamazām norims. Ak, muļķa prāts, kurš allaž cieš un ilgojas pēc šīs pasaules sīkajām baudām. Ja tu paliec iekšējā klusumā, kurš ir brīvs no ilgām un iegribām, tu bez šaubām atskārtīsi to iekšējo mirdzumu, kurš ļaus aizmirst un pārvarēt visas ilgas un ciešanas. Šī es sajūta, tā ir saistīta ar smadzenēm, ķermeni, personu. Bet, kad cilvēks atskārš savu patieso esību, neparasts spēks tiek atsvabināts no viņa esības dzīlēm un pārņem viņu savā varā. Tas ir viņpus prāta, bezgalīgs, dievišķs, nezūdošs. Daži cilvēki to dēvē par debesu valstību, citi sauc par dvēseli, citi par nirvānu, jeb atbrīvi. Vari to saukt kādā vārdā vēlies. Kad šis tiek piedzīvots, cilvēks nebūtu nav pazudis. Gluži pretēji, viņš ir sevi atradis. Kamēr cilvēks nav atskārtis savu patieso esību, šaubas un nemieris tam minus papēžiem, lai arī kur viņš dotos. Visdiženākie valdnieki un valsts vīri mēģina valdīt pār citiem, kamēr savos sirds dziļumos tie apzinās,
ka nebūt nevalda paši pār sevi. Neaprakstāms spēks ir tā cilvēka rīcībā, kurš ir nogrims pats savā dziļumā. Kāda gan jēga ir censties izzināt kaut ko citu, kamēr tu nezini pats sevi? Cilvēks ir iestatīts izvairīties no vēršanās savā patiesajā esībā, bet kas gan spētu mēroties ar šo? Šis ir brīnišķīgs. Wow. Jautātājs: Meistar, kā lai es palīdzu pasaulē? Ramana atbild: palīdzi pats sev, un tu palīdzēsi pasaulē. Jautātājs: bet es vēlos palīdzēt pasaulē, vai man nevajadzētu censties? Ramana: tu esi pasaulē, un tu esi pasaule. Tu neesi atšķirīgs no pārējās pasaules, nedz arī atšķirts no tās. Līdz ar to palīdzēt sev nozīmē palīdzēt pasaulē. Padodies vienreiz par visām reizēm un atbrīvojies no visām iegribām. Kamēr vien uzskats, es esmu savu darbību darītājs un lēmumu pieņēmējs, tiek uzskatīts par patiesu, tikmēr pastāv arī iegribas. Stāvokli es esmu darītājs varam saukt arī par personu jeb personību. Ja šis stāvoklis tiek pārvarēts, mūsu patiesā daba tiek atskārsta un mirst savā pilnībā. Nevis darbības un notikumi paši par sevi, bet gan uzskats, ka es esmu darītājs, ir patiesās važas. Šis ir ļoti vienkāršs un skaists. Ja cilvēks raugās pāri citu kļūdām un trūkumiem, tā vietā pievērš uzmanību viņu tikumiem, prāts kļūs rāms un visa viņa dzīve būs laimīga.